Ik gadu Oskara Kalpaka piemiņas fonds skolēnus aicina piedalīties vairākos konkursos, tostarp patriotiskās dzejas, zīmējuma, vēstures un erudīcijas konkursā. Līdzekus tam Kalpaka kausa 2024 ietvaros aizvadīta arī ierindas skate un militārā stafete, kas šoreiz līdz ar virkni dažādiem citiem uzdevumiem noritēja Barkavas pamatskolā, pulcējot 26 komandas no Rīgas, Jēkabpils un Madonas novada. Mēs šodien bijām daudz stāfetēs, pirmajā palīdzībā. Tad mēs vēl pie zemkopja bijām un pie latviskās dzīvesziņas. Mēs bijām pie sētnieku stafetes. Kas ir tas interesantākais, kas ir tas noderīgākais? Visinteresantākais bija pie visām aktivitātēm un bija ļoti. Mēs sadarbojāmies kopā un bija forši. Un tagad mēs esam ļoti priecīgi, jo mēs iesim militāro stafeti. Tā kā uzsver komandas, kas stafeti jau pieveikušas, visu aktivitāšu klāstā esot gan interesantākais, gan grūtākais pārbaudījums. Vislielākā grūtība sagaidīja mūsu militārā stafete, bet kā mēs jaunsargi esam pieraduši, trenējamies uz šo. Un visvairāk tas dod komandas darbību, iepriekš sagatavošanās, komunikācija visa. Bija ļoti daudz fiziskā, kaut kas jānes un jāšauj un jāskrien daudz. Baigi patīk šitas tev, jo pirmā reize man ir un patika militārā stafete. Tur bija baigi daudz jāskrien un jāšauj un vēl jāskrien. Pirmā palīdzība varētu noderēt, kas jādara, kad lausta roka vai stikls iedūries rokā. Un arī militārais, jo formu var dabūt kaut kas tāds. Es piedalos pirmo reizi, bet noteikti nākamgad arī gribēšu piedalīties. Man liekas ļoti interesanti šis viss. Man arī visvairāk patika militārais. Līdzekus erudīcijai un fiziskajai sagatavotībai Kalpaka kausa galvenais uzdevums esot patriotisma veicināšana, to atzīst arī paši jaunieši. Es domāju, tas vairāk veicina patriotismu, jo ikdienā tas parasti nenotiek tik bieži kā šeit. Arī, ko savas zināšanas var pārbaudīt militārajā sfērā, piemēram, tāpat ir militārā stafete, pārbaudīt savu izturību, skriešana, nest arī. Atceres pasākumus un konkursu skolēniem organizē Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds sadarbībā ar Madonas noda pētniecības un mākslas muzeju, Madonas noda bibliotēku, Madonas noda izglītības iestādēm un Madonas noda pašvaldību. Šie pasākumi aizpilda to vietu, to garīgo daļu, kas ir mūsu attieksme pret savu valsti, pret savu tautu, pret seviem pašiem, pret sevi un par tām vērtībām, kas mums ir. Un tām vērtībām, par kurām mums jāpastāv un jāprot būs aizsargāt arī kādā noteiktā situācijā. Tas tiek izzināt mūsu vērtības, mūsu varoņus, arī piemērus, kā uzvesties kritiskās situācijās. Tieši šī mērķtiecība, drosme, ticība, spēja veikt neticamas lietas, kādas notika arī brīvības cīņās, kad pilnībā bezcerīgās situācijās, bez ieročiem, arī bez tautas atbalsta tajā brīdī. Bet toties ar ticību varēja uzvarēt ne tikai ienaidnieki, bet ir pārliecināts savus tautiešus par šādas valsts nepieciešamību. Šodien Barkavas diena ir īpaša ar to, ka šeit mēs esam tā vairāk kā cits reizes varbūt akcentējuši to novada to lokālu patriotismu. Kaut gan vienmēr ir bijis, bet šogad tas ir tāds, ka koks aug no saknēm, bet cilvēks no savas dzimtes. Un ļoti jauka nodarbība ir ar vēsturnieci Barkavas skolotāju Janīnu Liepiņu šeit pat muzejā, kad katram tiek aizdomāties par to savu sākumu, apzināties, nesagaidīt sirmu vecumu un tad nedomāt, no kurienes esmu nācis, bet apzināties savas saknes. Jāpiebilst, ka Kalpaka kausa 2024 pasākumu cikls noslēdzās ar piemiņas brīdi Pulkveža atpūsmes vietā Visagala kapos un apbalvošanas pasākumu Ērgļos, kur izskanēja arī Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncerts. Sandra Zariņa, Indras Krieviņš, RTV.